Ar vienvārdu sakot, tas stāsts ir tāds, kad kaut kad vasarā, labu laiku atpakaļ, 1188 uzziņu dienests piedāvāja man pieslēgt tādu pakalpojumu, kad, it kā viņi atstāja savā datu bāzē manu vārdu un uzvārdu, un manu telefonu numuru, un ja cilvēki, teiksim, man grib atrast pēc vārdu un uzvārdu, viņi neizpaudīs telefonu numuru, bet viņi nosūtīs man izziņu, ka man meklē kaut kas tāds un telefonu numurs turklāt, ja? Gudīgi sakot, es gribēju no viņiem atšūties, un teicu, ka labi, ja, jo man tas neko nemaksā. Un piekritu, aizmirsu. Pagāja kaut kāds laiks, un gadījās tā, kad godīgi sakot, es nejauši pazaudēju savus uzņēmumu dokumentus. Un, protams, vāks, pazaudēju, un galvenais, ka nezinu, kur, ja? Kad es zinu, ka es biju kafejnīcā, es biju tur un tur zvanos pa visām vietām, nekur nav, ja? Un pagāja kaut kāda diena varbūt, neatceros, varbūt mazāk. Un atnāk man izziņa uz telefonu, jūsu dokumenti ir atradušies tāds, un telefons uz kur pazvanīt, ja? Ņēmu zvanīju, tiešām, jā, un cilvēks atdeva atpakaļ, izrādās, viņš bija atradis tajā kafejnīcā tos, tur bija līguma iekšā, vārds un uzvārds tur ir. Es nezinu, kāpēc viņš bija pazvanījis uz to 1188, acīm redzot, viņš laikam arī kaut ko zināja par to pakalpojumu. Un, tāds veiksmīgs gadījums, godīgs.